Čau visiem, tātad šīs stundas lielais uzdevums būs atjaunot savu to PHP projektu, respektīvi šo ten. Ja tā, šeit man nerādīsies, viņš radīsies šeit. Jēgres, arī negrib, labi. Tad nekas Infinity Free, ejam iekšā Infinity Free, iesim Infinity Free savējā. Atcerēsimies, kā tur tikt iekšā, ja kāds aizmirs I forgot my password. Ja tā arī tas nepalīdz, tad reģistrējamies no jauna, esam iekšā un tad uzdevums ir dabūt šo ten, lai strādātu. Ja? Tātad, protams, tur paroles nekādas nestrādās, jo mēs datubāzi šodien netaisīsim, bet tas, lai viņš strādātu. Un visdrīzāk, kad jūs tiksiet Infinity Free iekšā, jums viņš šeit nebūs, jo jums viņš būs izdzēsts. Ja, un tāpēc jūs nospiedīsiet Create Account, izvēlēsieties jaunu subdomēnu, kaut kādu gribēsiet, nospiedīsiet Search Domain, ja viss ir ok, Create Account, tad jāpagaida kāds laiks, varbūt nevienmēr viņš uzreiz nostrādā, tad Open Control Panel pirmo reizi, akceptējam visas lietas, nonāksim savā Control Panelī, un tad mūsu file menedžeri jāver vaļā, tāpēc, ka vēl nekas nav izveidots, tāpēc viņš jūs nelaiž. Līdz ar to vajag bišķiņu uzgaidīt, refrešot lapu, aiziet uz sākumu un pie akauntiem atkal pamēģināt nospiest manu lapu website.com. Manage, redzēt, viņa vēl pagaidām veidojas, jo šīs redzēt zaļš, šīs vēl ir zils. Tāpēc es mēģināšu file menedžeri ieiet, viņš man neļauj, tā kaut kas man neļauj viņš man iet, kontrol paneli mēģināšu apmeklēt vēlreiz, un šeit viņš joprojām vēl viņu veido. Šajā brīdī jūs varat vienkārši tad pagaidīt un izdarīt ko? Iet savā programmēšanas stundā Google Classroomā, un tur ir pirmā stunda, kur mēs varam redzēt HTML zip. Tas HTML zip jums būs vajadzīgs priekš tā, lai dabūtu nepieciešamos failus. Nospiežam uz HTML zip. Un tālāk tā viņu nevar lejupielādēt, bet var lejupielādēt šādi. Nospiežam šeit, Open in New Window, un tad, kad būs Open in New Window, var nospiest Download. Redziet, parādās. Nospiežam Download, HTML zips ir, varam viņu atvert, Show in Folder, tur, kur viņš ir, tad uz viņa nospiežam labo peles pogu, un ir tāda lieta, ka mēs varam extract to HTML. Tas vien nozīmē, ka viņš mapītē HTML izliks visus failus, kas tur ir. Extract sataisījām, šeit tagad ir mapīte. Mapīte obligāti jābūt, jo no arhīvu failus vienkārši nevarēsiet iekopēt savā projektā. Tātad šeit ir visi nepieciešamie faili mapītē, ja? Un mēs ejam atpakaļ, mēģināsim skatīties, kas mums sanāk ar mūsu file menedžeri. Varbūt viņš jau man strādā. File menedžers vēl joprojām nestrādā. Ok. Cerams, ka pēc kaut kāda laika jums viss arī aizies. Ja neaizies, būs mājas darbiņš jāizdara. Ir, redzēt, file managers. Nestrādā tāpatās. Forši. Pastīsimies Home'ā, ko viņš saka. Nē, it kā visam vajadzētu būt. Bet kaut ko viņš man negrib vienkārši strādāt. Ok. Man ir otrā lapa, kur strādā. Ja jums nestrādās, tad būs jāpabeidz šīs te mājās, bet es ceru, ka visiem viss aizies, jo pārējiem skolēniem citā klasē viss strādā. Tātad es parādīšu pie otrās lapas. Ir Sergejs ar FGD, nospiežu Manage, File Managers, atveram mapīti HTDocs, tur būs divi faili. Tos failus izdzēšam ārā, nospiežot labā poga Delete, visu izdzēšam ārā. Un tad vienkārši darbība. Tātad jums ir šīs ten jūsu tukša mape, viņa te būs tukša jums, ja? Un jūs vienkārši šos ten varat tā mest, vienīgais saprast, ka no sākuma var iemest visus failus, un tad pa vienai mapītei, jo, diemžēl, viņš neļauj izmantot tā kā, likt uzreiz vairākas mapītes, viņš par to izmetīs jums kļūdu. Tāpēc, jā, tātad vienkārši sametam visu šeit, un tad vienkārši arī pārbaudām, vai jums tas arī strādā. Ja atversies šādi, tad visi kārtībā. Ja kaut kas citādāk, tad noteikti kaut ko jādara savādāk. Ja? Tātad, 3 lielas lietas. Pirmā, tiekam iekšā Infinity Free. Otrā, izveidojam accountu.
vai, ja mums vēl stāv eksistējušais, tas vispār ir super, ja? Varam droši vienkārši viņā failus aizvietot, pat varbūt varam neaizvietot, ja tur viss strādā. Un trešā lieta, tad sakupējam failus iekšā un pārbaudam, vai viss strādā. Un ja tas viss ir izdarīts, tad šai dienai tas arī būs viss.